Cenšos iemīlēt tik rītu, kad nesen mīlēju vēl naktis, jo augstāk ceļos zemāk, jo es krītu. Pa taisni dzīvot man nesanāk, es dzīvi vismaz nodzīvošu īstu, ar priekiem un patiesību. Ko es te vispār rakstu? Vienīgais, ko es protu, filmēšana, bet nevienu filmu studiju man nevēlas. Un tagad rakstu pilnīgāko sviestu, lai tikai aiziet uz kādu random darbu un pelnīt savu iztiktu priekš ēšanas un dzīvošanas vispārīgi. Jūtos it kā bez brīvības. Kaut kāds šausmas. Čau, Jāni, vai traucēju? Čau, Marta. Nē, tu man netraucē. Es vienkārši mēģinu izdomāt, ko man rakstīt savā CV. Jūtos it kā bez brīvības. Es pieļauju, tas man vienkārši manā galvā, tā kā var nesatraukties. Izbeidz, tas ir tikai tavā galvā. Es tevi gribu uzaicināt satikties ar mani universitātē, lai tu palīdzētu man ar vienu video projektu, tur par tehniskajām lietiņām. Vai varēsi lūdzu palīdzēt? Wow, ok. Jā, es varu palīdzēt mierīgi. Lieliski, piezvanīšu pārējiem, tātad tiekamies tur 3. Ok, tad sarunāts. Paldies! Atā. Bet gribu, lai tu zini, ka es gribu varēt labāk. Man šovakar klāt, paņem mani rokās savas, ļauj man jūtas tev skart. Tā nebūs tikai satikšanās, nāc man šovakar klāt, paņem mani rokās savas. Alīs, ko tu tur atkal gleznot? Ko vien vēlos? Kā tu vari gleznot, ko tu vēlies? Vai māksla ļauj darīt tā? Es atceros, ka skolā, kad es zīmēju, man vienmēr lika tikai sliktas atzīmes. Vai ir līdzies, ka māksla nav brīvība? Nopietni? Tā nav. Māksla ir brīvība. Piemēram, māksla var izpaust savas domas, sapņus un emocijas. Vai Van Goghs gleznoja tā, ka citi uzskatīja par pareizu? Nē. Tagad viņa darbi ir slaveni visa pasaulē, jo viņš izmantoja savu brīvību, lai radītu kaut ko jaunu. Vai tu mūzika arī seko kaut kādas norādēm, kas ierobežo tavu brīvību? Jā, Alīs, tev ir taisnība. Māksla ir brīvība, tāpat kā mūzika. Es varu veidot mūziku pat ar virtuvēs traukiem. Un kas man to aizliedz? Un ar savu ķermeni es arī varu radīt mūziku. Skaties! Jauki, ka saprati. Vai tu vari tagad uzspēlēt uz tām klavierēm? Tas palīdzēja man koncentrēties. Labi! Rekur, tu esi Līviņa. Es tevi metu nevaru atrast. Ko tu tur raksti?
Mans domas par brīvību un atbildību. Uzskatu, ka mēs ikdienā šos abus redzam. Es domāju, ka tu neesi rakstniece, tu esi filozofe. Kā savādāk izstāstīt patiesību? Ar humoru, protams. Bet humorā arī ir atbildība. Taču zini, ka joks var kādu aizskart. Jā, zinu, bet man ir brīvība teikt jebko un jebkādu. Ja es aizkaršu vai sapināšu kādu, tas ir mana atbildība. Nu labi, kā teiksi? Šis vispār atsauca man vienu momentu, kad viens zēns mani jautāja, vai zīvis arī iet uz skolu. Un tā es padomāju un atbildēju, ka jā, bet viņi palika prom no stundām. Labi, man jāsteidzas, tu vari man iedot šo scenāriju, ko es lūdzu. Aha. Tā, Lidija, liels paldies tev par šo scenāriju. Tātad viss, atā? Lūdzu, atā. Ko tieši Martai vajadzēja no manis? Ko tu tur atkal gleznām, Alis? Brīvību cenšas radīt cilvēkiem brīvības sajūtu. Hei, es aiziešu uz veikalu, man beidzās krāsas. Sveika, tautā! Nu tik beidzot! Marta, kas mums jādara ir? Tātad, Jāni, tev būs jāfilmē un jāsmontē visu. Alisei jāglezno fonā, kad viņa atgriezīsies. Un Anna, tev jānospēlē pāris dziesmas. Bet mums auditorija tika aizņemta. Tur notiek eksāmens. Nu, tātad nekas. Tu varēsi nospēlēt vēlāk. Un Liva mums ir sagatavojusi scenāriju, lai mūsu filmā būtu foršā. Tāpēc nākam apskatīt scenāriju. Labdien, Jāni! Mūsu filmu studijas komanda noskatījās jūsu māsas Martas uzņemto filmu. Ar prieku vēlamies jūs uzņemt mūsu komandā kā filmētāju. Kopīgi apspriežoties, mēs nolēmām, ka jūsu prasmes ir ļoti pievilcīgas mūsu kompānijai. Tāpēc lūdzu jums apdomāt un atrakstīt mums, vai vēlaties pievienot mūsu komandai. Ar cieņu filmu studija iedomājies, raksti, filmē. Čau! Uzmini, kas man tikko notika. Nezinu, varbūt apprecēja mušmīri? Nē. Man atsūtīja vēstuli uz mājām, ka viņi vēlas, filmu komanda vēlas viņu viņa darbā komandā. Tas ir vienkārši wow. Viņi vēlēs par to, jo... Ko viņi vēlēs par to? Pareizi, jā. Tāpēc, ka tā filma bija pietiekami labi uzfilmēta. Un es te palīdzēju, tā kā... Jā. Wow, man prieks par tevi, Jāni. Tagad tev jāizdara izvēle. Iet vai neiet, un ir jāsadzīvo ar tavu izvēļu sekām. Brīvība ir iespēja
izvēlēties. Atbildība ir māksla dzīvot ar šo izvēļu sekām. Nu, jo, Haidī, ko es vispār rakstu? Es taču nezinu, ko es te rakstu. Ko es vispār te rakstu? Bija labi, nu, kāpēc tu tā? Tāpēc, ka es aizmirstu to tekstu. Tā nav, māksla ir brīvība. Vēlreiz. Jā, var. Ko, Alis, ko tu Sveiku tautā. Nu, tik beidzot. Marta, kas mums jādara šās? 3, 2, 1. 3. Tāpēc, tā.